čau! Un tā, decembris ir gandrīz pagājis. Advente visnotaļ tiešām ir pagājusi. Viss, Ziemassvētki jau ir nosvinēti. Līdz ar to mana atpakošana, adventas kalendāra atpakošana arī ir beigusies. Beidzot, es uzzināju, kāpēc kaste tik labi smaržoja. Blood orange, asiņainais apelsīns, tēja, smaržo brīnišķīgi. Dēļ tā visa kaste katru reizi atverot smaržoja tikpat burvīgi. Tas bija baigi forši. Vēl neesmu pagaršojusi, bet ļoti vēlos. Varbūt šodien. Kā jau iepriekšējos kadros redzējāt, viss. Katra kastīte ir atvērta un parādīta. Un tagad varam savilkt kaut kādu kopsaucēju, rezultātu, vienalga. Vai es joprojām esmu apmierināta ar šo kasti? Advents kalendāru, sauksim to mazliet foršāk. Jā, noteikti, ir ļoti forši. Tur ir gan dāvaniņas, gan liederīgas lietas, lai uztaisītu zeķes. Manuprāt, kopā tas ir vienkārši burvīgi. Tieši tas, ko tajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā varētu vēlēties. Ja es gribēju, labi, es negribēju, es nezināju, ko es dabūšu, bet tagad, kad es zinu, es visnotaļ esmu pārliecināta, ka arī nākamgad, ja Novita izdos kaut ko līdzīgu, es noteikti pasūtīšu, jo man ļoti patīk. Varbūt dažas lietas liktos bezjēdzīgas, kā piemēram tās adatas, kas tikās komplektēt, nav no krūtajām, I guess, bet priekš manis šā projekta dēļ, man liekas, ir pilnīgi ok, un principā, nu labi, ja tev nepatīk, tu lietot citas. Lāpāmās adatas, es domāju, ka mums katram ir vismaz ap 50 to lāpāmu adatu, bet nekad nevar būt par daudz, manuprāt, un man nebija šeit tik skaisti seksīgi melni metāli, man tādas parastas spīdīgas. Šitās man patīk daudz labāk. Tā kā es esmu priecīga. Nu labi, lakrici, pieņemsim, man galīgi negaršo, bet vismaz kaut kāds gardumiņš tur arī bija. Varēja ielikt kaut ko garšīgāku, bet labi, nesūdzos, tas ir katram savas preferences, vai ne? Tā kā jā, nu, kopā esmu ļoti apmierināta. Kaste, kā jau teicu, ir nenormāli labā kvalitātē, un es to noteikti saglabāšu nezinām iemeslu dēļ, kad jau kaut ko tur nāks ielikt iekšā. Arī pat mazās paciņas es ļoti vēlos saglabāt nezinām iemeslu dēļ, bet varbūt arī kaut kad noderēs dzīvē kaut ko aizsūtīt. Bet nu jā, labi. Tagad varam parunāt par to, kā iet manam projektam. Tā. Es esmu laba meitene, un es tik tiešām iesāku abas zeķes. Viena man dzīvo uz augtiņām, un tā ir šī tik daudz nodīta. Otrā ir jau nodīta vēl mazliet tālāk. Vai man patīk? Man ļoti patīk. Vai man ir mazliet vēl par izmēru? Ir mazliet. Bet es pat to īsti neiespringšu, jo šajā brīdī tiešām man nav, es neko nevaru izdarīt, kāds būtu tāds būtu. Vēl diezgan ir jāda
šādā te platumā, līdz nonākšu pie noraukumiem, bet kā būs, tā būs. Pēda man derēs, jo tos varēšu modificēt priekš sevis, bet jā, stāvu un kā to te nosaukt, tas, diemžēl, būs tāds, kā tas būs. Ja būs par platu, ģērbšu virsū uz biksēm, uz zeķu biksēm, būs tāds ārā virsū valkamās zeķes, varbūt. Vai arī vienkārši skaistumā zeķes, es nezinu, rāmīti ielūšu. Bet, jebkurā gadījumā, tāds ir mans progress. Rakstu es mazliet modificēju, jo ar rakstu adīšanu es vēl esmu uz jūs. Un lai man būtu mazāk problēmu, jeb mazāk iespēju saraut ciešāk to zeķi, es modificēju aprakstu, bet tieši to raksta daļu. Respektīvi, es paņēmu pilcvāviņu un ieliku klāt dažādus papildus krāsu valdiņus. Pieņemsim, šī 3 stūrīša tur nebūtu jābūt, šitiem punktiņiem tur nebūtu jābūt. Ja, tie visi 3 stūrīši. Un arī te zilajā ir mazliet vairāk zilo punktiņu. Principā nezinu, kāpēc tas raksts nebija jau no sākta gala tā piemērots, bet tas noteikti ir katram savs, tā teikt, atkal preference, vai kāds tas bija latviski vārds, jo es laikam varu maksimum 6 valdiņus ielikt pārsteigos. Tad es vēl jūtos diezgan komfortabli. Jebkas vairāk, tad man jau sākas mazliet panika, un tad es mazliet savalku, un tad tur var visādi čābīgi beigties. Līdz ar to, jā, es modificēju to raksta daļu tā, lai man būtu ne vairāk kā 6 valdziņi starp citu krāsu. Samēksē. Lūk, un jā, manuprāt, tas ir baigi forši. Man pilnīgi patīk, mani ekstra valdiņi, man liekas, pilnībā saskana ar to rakstu un neizskatās tā kā nevietā. Tā ka jā, esmu ļoti priecīga. Te ir ne tikai 2 krāsu adījumi, te ir arī tehnika valdziņš valdziņā, kur tu izvedi vienā krāsā un tad tev pa virsu liek izšūt ķirsīšus, piemēram. Izvilksim ārā. Lai neko pārāk daudz nestāstītu, neatklātu no paprakta. Ķirsīšus redzat? Lielie ķirsīši, daļa no tiem ir domāta izšūt pa virsu valdiņš valdiņā. Bet katras lapiņas beigās arī ir mazs sarkans punktiņš. To gan viņi vēlas, lai es adītu. Rakstu. Tas ir žakards? Žakards. Bet starp tiem sarkaniem punktiņiem sanāk nežēlīgi daudz valdziņu, ko palaist pārsteigā. Un man tas likās mazliet nesakarīgi. Ja es lielos tos ķiršus pusi adu un pusi izšūtu, es saprotu, ka laikam tā doma ir, lai tā būtu 3D efektu, tā mazliet izcilni. Bet vai tas ir nepieciešams? Manuprāt, galīgi ne. Tāpēc tos sarkanos ķirsīšus, mazos punktiņus es arī esmu vienkārši izšūsi valdiņš valdiņā. Es vēl neesmu tos nekādā veidā nostiprinājis, tur ir vienkārši maza astīte. Bet
manuprāt, tas ir pilnībā pieņemami un neko vairāk tur nevajag. Atliek vēl izšūt lielo ķirsi un tad kaut kādā veidā nostiprināt to vispārējo. Bet jā, tāda tehnika notiks ļoti, ļoti daudz, kur, pieņemsim, pats riekst, kodis tiek izšūts. Jā. Nu, neesmu vēl līdz galam iedziļinājusies tajā aprakstā, bet, ja pareizi atceros, tur ir diezgan daudz valdziņā izšūšanas gabaliņu. Tā kā jā. Mans plāns šobrīd ir vēl kustināt šo zeķi un iesākt riekskoža galvu. Aptuveni šitādu gabalus nodīšu un tad atkal pārmesties uz to zeķi, lai tad atkal visu laiku sistemātiski to bīdīt uz priekšu. Ir jau plāns, ja vēlme pabeigt to līdz gada beigām, bet nesmīdināsim cilvēkus. Plāns ir pabeigt līdz vasarai, lai vismaz varētu uzģert, nobildēt, nolikt plauktiņā līdz nākamajai ziemai. Viss, ar to arī laikam šai epizodei ir beigas. Kalendārs ir pilnībā atpakots, zeķe ir iesākta diezgan labi un pakustināta. Pilnīgi divas. Viss. Kaut kad citos raidījumos, citās epizodēs noteikti mēģināšu atrādīt, cik tālu esmu tikusi. Bet uz to brīdi es teikšu tā. Paldies, ka skatījāties. Ceru, jums bija labi Ziemassvētki, mīļi, silti un gaiši. Lai laba gada nogala. Un tikšos nākamreiz. Atā!